Jā, tātad šovakar es gribu jums pastāstīt par to, kāpēc vispār es esmu šajā biznesā un ko es esmu šeit saskatījis un kāpēc es domāju, ka es varu šo ieteikt ļoti daudziem. Jo principā svarīgākais jau ir, ka tu pats esi pārbaudījis uz sevi un tiešām vari pārliecināties, ka tā lieta strādā. Un tas, kā es ienācu šajā biznesā, bija ļoti vienkārši. Es noklausījos veselības lekciju, kurā uzzināju ļoti vērtīgu informāciju, kā šajā laikmetā uzturēt savu fizisko formu, būt veselai. Nu, es ikdienā parasti par to ļoti rūpējos, tomēr noklausoties tieši šo Skandināvijas veselības koncepciju, es atklāju ļoti daudz vērtīgas lietas, un man likās, jā, tieši tas man un manai ģimenei noteikti noderēs. Un tad, kad mēs sākām komplektēt ar partneri, kuru bija man uzaicinājusi uz šo lekciju, komplektēt pasūtījumu, viņi teica, bet varbūt tu gribi paskatīties arī uz šo kā uz biznesa iespēju. Un, jā, lai arī man tajā laikā bija ļoti daudz darāmā, un man bija liela slodze un firmas vairākas un dažādi projekti, tomēr man ļoti ieinteresēja šis pieejams, ka tu vari būt nevis tikai vienkārši produktu lietotājs, bet arī ar to dalīties un tādā veidā pelnīt. Un man likās, kāpēc gan nepamēģināt šo? Un vēl es domāju, ka man mājās ir mana meita, kura dzīvo ar mazu bērniņu mājās, tikko gadiņu, un ka varbūt viņa arī gribēs tajā iesaistīties. Un tāpēc es daudz nedomādama teicu, jā, lai notiek, startēšu es kā biznesa cilvēks. Gal galā biznesa domāšana, kāpēc lai es neizmēģinātu šo? Un es biju jau pirms daudziem gadiem sākus domāt, ka man interesētu kaut kas tāds, kas ir ar pasīviem ienākumiem, kas ir varbūt mierīgāks, bez riska salīdzinoši ar to, ko es darīju līdz tam. Nu, lūk, un tad paskatīsimies varbūt uz to, kas tad mani uzrunāja šajā biznesā. Iesim uz priekšu, es laikam pati nevarēšu paiet lienī, tad vienkārši skatāmies. Jā, jo šī situācija šobrīd pasaulē, es domāju, ka, ja jūs paskatāties savā tuvākajā apkārtnē, un ja jūs paskatāties pasaulē, tad praktiski mēs dzirdam tik ļoti daudz bēdīgus stāstus un skarbu statistiku par to, kā cilvēki šobrīd slimo. Par spīti tam, ka medicīnas sistēma ir ļoti attīstīta, farmācija ir ļoti attīstīta, mums ir zāles, mums ir operāciju zāles, mums ir augstas klases speciālisti, un te pašā laikā kopumā vidēji cilvēks ir ļoti, ļoti slimo. Statistikas dati ir baisi, un, teiksim, Latvija ir diezgan vadošā situācijā mirstības ziņā, ja, un pasaulē, ja mēs paskatāmies, piemēram, uz Amerikas Savienotajām valstīm, tad tur gandrīz katram cilvēkam ir viena vai divas vai pat vairāk slimības vienlaicīgi. Un jautājums ir, kāpēc tas tā notiek? Iesim tālāk. Un izrādās, ka visam pamatā ir tas, ko mēs liekam sev iekšā, tātad ēdiens. Un, jā, Hipokrāts jau sen to ir paziņojis, ka ēdiens ir gan zāles var būt ēdiens, bet vai mēs to ikdienā aizdomājamies līdz tam? Nevienmēr. Es kādreiz ēdu ar domu, tāpēc, ka man garšo. Protams, es arī domāju, nu, lai nebūtu daudz cukura, vairāk, lai būtu dārzeņi, lai būtu man sabalansēts tas šķīvis, un tas ir tas, ko mūsu ārsti arī mums iesaka, ēdiet sabalansētu ēdienu. Bet tā īsti, vai mēs iedziļinamies, kā tas ir, vai tas ir sabalansēts, vai nav tas ēdiens, un kā to panākt, tas ir milzīgs noslēpums, un tagad, protams, mums ir speciālisti, kas izglītojās speciāli šai nozarē, tieši par ēdieniem, par diētām, ja kas var jums ieteikt, kā labāk savu uzturu sabalansēt. Tomēr nu, mēs vienalga ikdienā ar to nepārāk tiekam labi galā, tāpēc, ka mūsu organisms visu laiku signalizē, ka ir kādas problēmas. Ejam uz priekšu. Un viena no problēmām ir tā, ka mūsu ēdiens ir kardināli mainījies no tā, kāds tas bija kādreiz, kad to audzēja dabīgi mūsu mazās saimniecībās un mājas saimniecībās, no tā, kāds tas ir šobrīd. Kādreiz tas bija bagāts ar vitamīniem, minerālu vielām, dažādām fito uzturvielām, beta-glikāniem, pareizi sabalansēta omega-3, omega-6 augstskābes. Tas, ko mēs šobrīd saņemam,
ir pilnīgi savādāks ēdiens, jo tas ir rūpnieciski ražots ēdiens. Un pamatā tam ir ļoti zems uzturvielu saturs, ir ļoti daudz cukura, daudz par daudz. Mūsu organisms vispār to nespēja pārstrādāt, daudz tukšu kaloriju, zems šķiedrvielu līmenis. Un izjaukts ir šis augstskābju balanss omega-3, omega-6. Nu, diemžēl organisms pats viņas neražo, un mēs tās varam uzņemt tikai un vienīgi ar uzturu. Un tad jautājums, kādām būtu jābūt šim te līdzsvaram starp omega-3 un omega-6, jo šīs divas augstskābes ir mūsu šūnas apvalkā, katras mazās šūniņas, jo mēs visi esam tāds viens liels šūnu sakopojums, kas kustās, domā, dzīvo. Ja, un katrai šūniņai ir šis te apvalks, membrāna, kā to mēs saucam, un šīm divām tautskābēm būtu jābūt attiecībā viens pret viens. Bet realitāte ir tāda, ka tā kā pārtika ir mainījusies, tad mums šīs omega-6 ir daudz, daudz vairāk mūsu pārtikā, un šobrīd vidējais rādītājs Eiropā ir 15 pret 1 šī proporcija, un Amerikā ir vidēji 25, un mūsu bērniem ir vidēji 25 pret 1, tātad 25 reizes vairāk mūsu jaunieši un bērni apēd šīs te omega-6 nekā omega-3. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, tāpēc, ka, ja mums ir par daudz omega-6, tad mūsu šūnas veidojās cietas, noslēgtas, jo omega-6 ir cietā sadaļa no šūnas apvalka, un omega-3 ir šī elastīgā saite, caur kuru notiek vielu maiņa. Un, attiecīgi, ja mums ir par daudz omega-6, tad vielu maiņa ir apgrūtināta, līdz ar to mums vispār sabiezinās asinis, mums pasliktinās smadzeņu darbību, mums sliktāk piekļūst skābeklis smadzenēm un vispār visam mūsu ķermenim. Sākās dažādas problēmas, locītavas sāpes, sausā āda, mati krīt ārā, dažādas migrēnas, slikts miegs, pastāvīgs nogurums, tāds, ka tu pamosties, tu tā kā esi gulējis, tā kā nē, es nevaru saprast, tu katrā ziņā neesi atpūties. Un visas šīs kaitas ir tādas, ar kurām mēs pie ārstiem parasti neskrienam, jo, nu, tās ir tādas, kā saka, doktori bieži vien saka, paskaties savā pasē, par ko tu tur tagad uztraucies, migrēnas un asinsspiediens, tas jau normāli tavā vecumā, bet tā patiesībā nav. Mēs, ja paskatāmies dziļāk, ja, tad mēs redzam savu šūnu, un ja šūnā ir pareizi šīs te proporcijas omegām, tad sakārtojas šī te vielu maiņa un dzēšās šis iekaisums, kurš veidojas tāpēc, ka mūsu uzturvielas slikti uzsūcas, no otras, ka viņas slikti izvadās, tātad sārņvielas paliek šūnā un veidojas šis iekaisuma process. Un tas ir slēpts iekaisums, kuru mēs no ārpus tā īsti neredzam. To parastajos asins analīzēs, parastajās mēs to arī nekonstatējam, jo tur analizē plazmu, nevis šūnu pašu kā tādu. Un līdz ar to mēs tā kā samierinamies un dzīvojam ar to. Bet mēs varam to visu mainīt un sakārtot šo šūnas apvalku, lai viņš atkal būtu normāls, lai viss normāli strādātu un organisms varētu strādāt ar pilnu jaudu un līdz ar to risinātos daudzas problēmas, kas mums ir. Ejam tālāk, Linītē. Tik sāk. Jā. Tā kā es pamāšu, tad man ies uz priekšu, ja? Lūdzu, un tas, ko mēs redzam šobrīd, to, ko zinātnieki stāsta un pētījumi par to, ka visā pasaulē šobrīd lielākā cilvēces daļa dzīvo šajā te iekaisuma zonā, un tam līdzi vēl nāk tas, ka pietrūks polifenolu, kas ir ļoti svarīgi arī mūsu antioksidanti, kas attīra mūsu organismu vai kas nodrošina omega-3 nokļūšanu šūnā. Tur pietrūks arī D3 vitamīns, un D vitamīns vispār nemaz nav vitamīns, bet hormons, kas ļoti aktīvi piedalās visās mūsu organismu funkcijās. Ja? Un kā mēs to visu zinām? Mēs to varam noskaidrot ar sausā parauga asins testu, ko ir izgudrojuši zinātnieki. Mēs varam mājas apstākļos veikt nelielu dūrienu pirkstā, paņemt pāris miljonus asins uz speciālu paraudziņu un nosūtīt uz Oslo, kur laboratorijā tiek veikts šī pārbauda šūnu līmenī. Mēs paši nekādas pārbaudas neveicam, to veic tiešām prestiža laboratorija, kura specializējās sausā parauga asins testos. Un tas ir
Ļoti forši, ka mums nav jāiet ne uz kādām laboratorijām, jāsēž rindās un tad jāņem analīzes, bet mēs to varam izdarīt mājas apstākļos un nosūtīt pa pastu. Un šobrīd ir jau vairāk testu nekā tikai balanss tests. Mums pavisam jau ir 4 testi, kas parāda, kas notiek mūsu organismā. Gan tātad šūnu apvalkā, gan kas mums zarnu traktā notiek, gan kas ar D vitamīnu notiek, un arī kas notiek ar cukuru ilgtermiņā, jo šis tests parāda, kā mēs esam savu organismu barojuši pēdējos 4 mēnešus. Jo mūsu asins nomainās 4 mēnešu laikā pilnībā, ja, jo eritrocīti dzīvo 120 dienas vidēji. Ja, un šie testi tātad ir anonīmi. Mums ir tikai kods, ar kuru mēs varam pārbaudīt, pēc tam ieejot sistēmā, mājaslapā, kur ļoti detalizēti izanalizētas visas augstskābes, visas 11 augstskābes, kas mums ir, un ir arī rekomendācijas, ko vajadzētu mainīt savā uzturā, lai mēs nonāktu šajā te balansā. Kā jūs redzat, Oslo laboratorija strādā ar ļoti lielām mācību iestādēm un pētniecības institūtiem, tā kā tiešām prestiža laboratorija. Varam iet uz priekšu, jā. Tas, ko laboratorijā mēs esam šobrīd jau konstatējuši, veicot vairāk kā 1,5 miljonu testu visā pasaulē. Tas nav tā kā pāris cilvēki, ja tas ir 1,5 miljons, un tas parāda, ka šobrīd Eiropā 95% cilvēku ir šis iekaisuma process, un citās valstīs pasaulē tas rādītājs ir vēl sliktāks. Tā kā eiropieši mēs vēl esam, cenšamies, jā, ēst to sabalansēto pārtiku, bet, nu, diemžēl tie panākumi ir visai zemi. Un arī tie cilvēki, kas jau kaut ko lieto no omegām, bieži vien ir pārsteigti uztaisot to testu, jo izrādās, ka tās omegas, ko viņi dzer, ko mēs pērkam aptiekā, bieži vien uz dažādām atlaidēm un tam līdzīgi, ka viņas nepārāk strādā, ka tur tas rezultāts nav. Un izrādās, ka tā nauda ir iztērēta velti. Mans pirmais tests bija salīdzinoši labs, jo es tiešām rūpējos par savu veselību, un es pārliecinājos, ka tiešām testi ir objektīvi. Man bija 4,4 pret 1, un tas ir krietni virs teiksim, vidējā rādītāja Latvijā, bet vienalga. Es sapratu, ka es arī neesmu balansā, man tas iekaisuma process tomēr ir, jo virs 3 pret 1 šī iekaisuma process jau sākas. Ejam tālāk. Un tas, ko mēs piedāvājam un uz kā balstās arī viss bizness, kad mēs varam 120 dienu laikā piedāvāt atjaunot šo līdzsvaru. Un, protams, to var atjaunot, ja mēs liekam klāt vielas, kas mums pietrūkst ikdienā. Un tieši kas mums pietrūkst, ir šī omega-3, ja, ejam uz priekšu. Un tas viss balstās ne mūsu izdomājumos, tas viss balstās zinātnē, un viens no pamatlicējiem visai Skandināvijas veselības koncepcijai ir dr. Pauls Kleitons, kurš ir starp 100 vadošajiem ārstiem pasaulē, un tiešām visu savu mūžu veltījis šiem te jautājumiem, kā ar pārtiku mainīt cilvēka dzīvi, kā uzlabot viņa pašsajūtu un veselības kvalitāti. Savukārt Oleide ir norvēģis zinātnieks, kurš atrada formulu, izstrādāja šo formulu. Ilgā laikā, 14 gadus viņš pie tā strādāja un atrada, kā šo omega-3 noturēt aktīvu mūsu organismā. Jo tā lielā problēma, ka omega-3 ļoti ātri oksidējās, un tāpēc arī bieži vien šīs te aptieka eļļas nestrādā, kā mēs sakam, ja, paiesim uz priekšu. Un tas, ko viņš piedāvāja, ir tātad šāda te formula, kur atkārtoja principā dabas formulu, kur zivju eļļa, jeb omega-3, ir apvienota ar polifenoliem, un rezultātā šī te balanseļļa nav zivju eļļa, bet balanseļļa, ja, un viņa tieši mums palīdz šo te šūnu atvest atpakaļ balansā. Un tajā ir iekšā gan omega-3, gan šī te neapstrādātā augstākā labuma olīveļļa koncentrētā veidā. Jā, un atbildi par to, kāpēc mēs varam teikt, ka šis strādā, tāpēc, ka arī tas balstās uz pētījumiem.
jo šādā kombinācijā omega-3 ir aktīvi visas 35 stundas. Tas nozīmē, ka gan diennakti, gan mēs varam paspēt vēl arī uzkrāt savā organismā rezerves tādiem brīžiem, kad mums ir lielāka slodze, gan garīga, gan fiziska slodze, lai ir no kurienes organismam pasmelties šo te omega-3. Jo mūsu šūnas atjaunojās visu cauri diennakti. Un tā kā mums vajag, lai visas 24 stundas tā omega-3 būtu klātesoša, bet kā jūs redzat, lielākā daļa no šīm eļļām, kas ir pieejamas aptiekās, viņas ļoti ātri oksidējās. Jau 5 stundas, 9 stundas, 15 stundas ir kvalitatīvākā mēncu aknu eļļa, un vienalga tā nesasniedz diennakti galīgi netuvu. Ja, un tāpēc arī tie rezultāti, diemžēl, nav tādi, kādi mēs cerētu. Nu, lūk, un jā, mums šī balansēļa ir dažādām garšām, pielāgojams svaram katram individuāli, tajā iekšā arī D vitamīns pietiekošā, tādā uzturošā devā. Ja cilvēkam ir zems D vitamīns, tad mums ir vēl citi produkti, ar kuriem mēs varam šo D vitamīnu pacelt. Eļām ir daudzi veidi. Ir prēmiju eļļa, kurā šie polifenoli ir vēl vairāk. Tiem, kam ir problēmas ar eļļainu šķidrumu uzņemšanu, ir arī kapsulas un ceļojumiem tās ir ļoti ērtas. Ir arī ūdenī šķīstošāks ar unikālu formulu, kur jau šie tauki ir sašķelti un vieglāk organismu uzsūcās. Un ir vegānā versija, kas ir ražota patiešo no aļģēm bez zivs starpniecības, un kas droši vien ir nākotne. Lūk, un vēl svarīgi, ka tas ir visā dzīvesveida. Tā viena sekundīte. Un tas ir svarīgi arī tas, ka visos dzīves laikos šis balanss, veselība ir svarīga, un šī omega-3 un omega-6 līdzsvars ir svarīgs. Sākot jau no māmiņām, kuras ieņem bērnu, un bērnam veidojās smadzenes un redze, un tas viss veidojās, kur ir ļoti svarīga klātesamība tieši šiem te omega-3 produktiem, jo taukskābes ir tas, kas mums, tauki ir tas, kas smadzenēs ir visvairāk, 60% tauki, tā kā sākot no tā, pēc tam, protams, bērni, gan pusauģi, gan līdz pat sirmam vecumam, mums ir svarīgi, lai mums strādātu labi smadzenes, būtu imunitāte augsta un lai mums būtu sirds un asinsvadu sistēma labi strādātu, locītavas un tā tālāk. Tas, ko mēs iegūstam, nonākot balansā, jo nav jau svarīgi, ko mēs tur dzeram. Svarīgi, lai mums ir tiešām šis šūnas apvalka balanss. Ja? Un, ja mēs nonākam balansā, tad mums sakārtojas ļoti daudzas lietas, bet 3 ir pamatlietas, uz kurām tas viss turās. Tātad normāla smadzeņu darbība, normāla sirdsdarbība un normāla imunitāte. Tas ir tā kā pamata vaļi, un tad, protams, ļoti daudz, kā es saku, papildus efektu, kurus varbūt cilvēks sākotnēji vispār nesagaida, bet kuri parādās, jo tāpēc, ka, ja organisms strādā ar pilnu jaudu, tad viņš ir apbrīnojams, vispār cilvēks kā uzbūve, kā mehānisms, ja tā teikt, ir apbrīnojams, ko tikai neizcieš cilvēka organisms, kā mēs tikai viņu nemokam, bet beigās viņš tomēr tiek ar to visu galā. Jo mēs esam varbūt pret savām automašīnām ļoti rūpīgi. Mēs zinām, ka tur jāliek konkrēta degviela, ir jāiziet tehniskās apskates un vispārējais, bet attiecībā uz sevi mēs bieži vien esam ļoti pavirši. Ja? Kā es teiktu, ka dažreiz suņu barība ir kvalitatīvāka mūsu mājās nekā pašiem. Attiecībā lietojot šos te produktus, ko piedāvā Zinzino, mēs varam tā kā sākt cienīt savu organismu un palīdzēt viņam arī justies un strādāt pilnvērtīgi, jebkurā vecumā. Mums nav jāsāk slimot, tāpēc, ka mēs esam veci. Nē, tu vari būt sirmgalvs ar daudz gadiem un neslimot. Es vienmēr lepojos ar savu māmu, viņas 93 gados, ka viņa praktiski nelieto nekādas zāles, un viņa dzīvo patstāvīgi, viņai ir ļoti laba atmiņa. Viņa tikko man vakar ziņoja, ka viņa ir bijusi mākslīgā intelekta apmācības kursos, lai varētu saprast, kas tur ir jādara. Tā kā tādā līmenī viņi dzīvo, un tas ir pateicoties tam, ka viņi jau 7 gadus, tāpat kā es, lieto pilnībā šo veselības protokolu un nodrošina savu organismu ar visām nepieciešamajām uzturvielām. Un līdz ar to tas
Tas, kāds ir viņas tests, šobrīd ir labāks nekā manējais. Viņai ir 1 pret 1 pēdējais tests, ko mēs taisījām. Mans tests ir 1,3 pret 1. Tā kā es vēl diezgan grēkoju salīdzinoši ar viņu. Un, jā, vispār ir interesanti, ka sirmiem un veciem cilvēkiem testi ir labāki nekā jauniešiem un bērniem. Jo nu, viņi dzīvo mājās, ēd vairāk vienkāršāku pārtiku, paši gatavo vairāk. Ja līdz ar to tas viss arī parādās šajos testa rezultātos. Tālāk. Tas, ko mēs piedāvājam, ir Zinzino veselības protokols, ir programma minimums, tātad sakārtot šūnas apvalku, lietojot balansēļu, pielikt klāt šķietrvielas, kas mums arī trūkst organismā, jo, nu, mēs ēdam pārtiku, kas ir pārstrādāta augstās temperatūrās, viss ir, nezinu, sulas izspiestas, mīkstumi izvākti, jā, viss mums ir pārstrādāts un tās šķietrvielas ir ļoti, ļoti maz ikdienā. Un kā trešo mēs liekam klāt minerālu vielas un vitamīnus, jo tie mākslīgi audzētie dārzeņi un augļi, diemžēl, arī nesatur vairs tādu vitamīnu un minerālu vielu līmeni, kāds tas bija kādreiz. Protams, ideālā versijā mēs pieliekam vēl klāt arī citus produktus, jā, pareizi lienējums priekš, jā. Nav mums tā, ka milzīgs, milzīgs klāsts, ja ir tā kā līnijas, tātad ir testu līnija, ir eļļu līnija, un tad ir šie imunitātes atjaunošanas produkti, kas ir gan minerālvielas, gan vitamīni, gan šeit ir pieminētais D vitamīns papildus, bērniem ir savi vitamīni, ir spirulīna, gan tabletēs, gan šķidrā veidā, gan arī ir betaglikāna maisījums protekt. Es arī iedzeršu tagad spirulīnu šķidrā veidā, lai man balss labāk strādā. Tāds skaists zils dzēriens, ja, no tā zilās psihosī. Lūk, un zārnu veselībai atsevišķa līnija, kur ir tātad šķiedrvielas, kurkuma, kas ir šķidrā veidā ar peperīnu kopā, kas ļoti labi līdz ar to uzsūcās, ir proteīnu kokteļi, kas ir svarīgi gan tiem, kas regulē svaru, gan tiem, kas sporto un vēlās muskuļu masu audzēt. Kolagēns mums ir fantastisks, kā mūsu zinātnieki teica, apskatījāmies pasaulē, kas ir šobrīd labākais un uztaisījām labāk. Un te klāt ir arī hilariona skābe un vairākas vielas, kas ir ļoti svarīgas arī mūsu zarnu traktam. Un, protams, tas viss atsaucās uz mūsu ādu, uz mūsu izskatu, uz mūsu pašsajūtu. Un tad ir ādas kopšanas līdzekļus arī klāt, bet varbūt tajos tagad neiedziļināsimies, iesim klāt tālāk par biznesu. Tas, ko mūsu kompānija šobrīd dara, izplatšās pa visu pasauli. Mēs jau esam vairākās 100 valstīs pieejami produkti. Kompānija kotējās Nasdaq biržā, tā tad ir akcijas. Es arī esmu akcionārs, nopirku akcijas un priecājos, skatos, kā viņa vērtība aug. Jau četrkāršojusies pēdējo gadu laikā šī vērtība. Un jebkurš no partneriem var kļūt arī akcionārs un tā kā iesaistīties un būt šīs kompānijas līdziepašnieks. To var darīt arī tie, kas nav partneri, tā kā no malas. Protams, svarīgi, lai šī būtu legāla kompānija, jā, tātad visās vietējās asociācijās Zinzino ir loceklis tiešās tirdzniecības asociācijās, un tas, kā kompānija aug pēdējos gados, jā, gan redzams akcijās, gan arī tiešām divciparu pārdošanas apjomos, kas visu laiku vairojās. Un mēs principā esam pieejami visā pasaulē, izņemot kara zonas, kur nenotiek piegādes šobrīd, jā, tas, protams. Tas, ko mēs redzam, un kur šis bizness, kāpēc es šeit esmu, mēs redzam milzīgu perspektīvu šim te, jo principā jau 500 miljonu vairāk cilvēku jau kaut ko lieto no omega-3. Mēs viņam varam piedāvāt pārbaudīt, kā tas strādā, un varbūt nomainīt uz kaut ko efektīgāku un vērtīgāku. Vispār vairāk kā 1,5 miljardus cilvēku lieto kaut kādas specializētas piedevas uzturam. Nu, arī mēs piedāvājam pārskatīt, varbūt, ka tas, ko mēs piedāvājam, ir kvalitatīvāks, jā, skandināvu kvalitāti ar visiem certifikātiem un ar efektivitāti, ar ļoti augstu uzsūkšanās spēju.
Nu, un, jā, varbūt cilvēki arī vēlās uzzināt, kā tad tas, ko viņi šobrīd lieto, kā tas viņiem palīdz. Un testi mums to var palīdzēt noskaidrot. Un tas, ko mēs jau šobrīd zinām, ka 97% cilvēku, kas veic testus, ir šī te disbalansā, un viņiem ir tik tiešām nepieciešams pārskatīt to, ko viņi ēd un ko viņi liek klāt savam ēdienam, jo šis ir tas laikmets, kad mums diemžēl jāapzinās, ka tā pārtika labāka nepaliks. Protams, mēs varam pārcelties uz laukiem, nezinu, dzīvot paši savā vidē, paši audzēt visu un cerēt, ka tad mēs nonāksim šajā balansā, bet arī pieredze rāda, ka nevienmēr tas tā strādā. Skatoties uz biznesu tālāk, kā mēs varam šajā biznesā iesaistīties? Viss ir ļoti vienkārši, kā jau es minēju mūsu sarunas sākumā, ka mēs izvēlamies produktus, kurus mēs gribam savai ģimenei, sev, ko mēs gribētu lietot. Pirmkārt, protams, uztaisīt testu, pirmo, gan arī otro testu, jo mēs pēc 4 mēnešiem piedāvājam taisīt otru testu, lai pārbaudītu, kā strādā mūsu produkti. Es nezinu, vai daudzi no ražotājiem piedāvās jums pārbaudīt, kā strādā viņa produkti. Mēs to darām, un tas ir mūsu biznesa viena no spēcīgākajiem narratīviem, kad jūs varat testēt visu laiku, kā tas strādā, ko jūs lietojat. Un ir izvēles, var startēt ar pašu mazāko paku, var strādāt ar vidējo, kur ir lielāka izvēle produktu, bet var startēt ar pilno, jeb Ultimate Partner Kit, kurā ir vislielākā produktu izvēle, kurā iekšā ir 10 testi. Tātad var uztaisīt sev, var uztaisīt savai ģimenei, saviem draugiem. Un te ir vislielākā atlaide, 66% visiem produktiem. Principā mēs iegūstam produktus par 3,5 tūkstošu vērtībā. Un tas, kas vēl šai lielajai pakai ir īpašs, kāpēc es vienmēr visiem saku, visizdevīgāk ir nākt ar lielo paku, ne tikai tāpēc, ka ir vislielākā produktu izvēle ar atlaidi, bet arī tas, ka ja mēs strādājam, un es pieļauju, ka tie, kas nāk biznesā, grib strādāt un grib pelnīt, tad pēc gada mēs šo savu sākotnējo ieguldījumu varam saņemt atpakaļ. Tāda akcija nu jau iet pāris gadus, nezinu, cik ilgi tāda būs. Tad, kad es startēju, tādas nebija. Toreiz nopirku, izlietoju produktus un un biju priecīga un laimīga. Ja? Šī gadījumā te vēl ir plus iespēja atgūt šo naudu atpakaļ, tā kā ieliekot depozītā, izlietojot produktus un vēl pēc gada saņemt atpakaļ. Tas, kā mēs ejam un kā mēs strādājam biznesā, tātad, kur tad īsti ir tā nauda? Ja? Man te viena partneri teica, es neredzu, kur ir tā nauda. Tātad nauda mums ir no tā, ka kāds iepērkās. Un tātad mūsu potenciālie klienti, mūsu potenciālie partneri nāk šajā biznesā, iegādājoties produktus un tos lietojot. Mēs visi paši partneri arī esam produktu lietotāji, jo loģiski, ja mēs gribam kādam citam piedāvāt, tad loģiski arī mēs paši lietojam, un vēl jau vairāk mēs varam pārliecināties, kā tas strādā. Bet tas ienākums mums tātad ir no klientiem un no mūsu komandas. No klientiem tātad tas ienākums ir atkarībā no tā, cik daudz klientu jums ir izdevies uzaicināt, lietot šos produktus. Ja no 10% līdz 30% ir mūsu komisija, un sākot jau no 25 klientiem sāks veidoties pasīvais ienākums. Pasīvais ienākums tas nozīmē, ka jums maksā par to, ka jums ir kāds klientu apjoms, kas lieto produktus. Tātad sākam ar 100 eiro mēnesī, ja mums ir 50 klienti, mums ir 200 eiro pasīvais ienākums, plus, protams, komisija no apgrozījuma. Gan pie 100 klientiem tie ir 400 eiro. Un sasniedzot 100 klientu līmeni, mums ir vienreizējais one-time bonus, vienreizējais bonus 10,000 eiro, ko izmaksā pakāpeniski 2 gadu laikā katru mēnesi plus vēl 400 eiro. Tā kā pie 100 klientiem mūsu pasīvais ienākums sev ir 800 eiro. Mēs varam audzēt savu klientu loku, nebeidzam, tur nav nekādu griestu, cik izdodas, tik mēs piesaistām. Un, teiksim, sasniedzot 200 klientu līmeni, mums pat vēl ir speciāls bonus, iespēja braukt
direktora tripi, jeb direktora ceļojumā, pilnībā apmaksāti 5 zvaigžņu viesnīcā, dzīvojam, baudam, mācamies kopā, uzturamies sabiedrībā, kur cilvēki ir sasnieguši lielus rezultātus, no kuriem varam mācīties. Tomēr, nu, šī ir viena puse no biznesa. Mēs varam iet šo klientu ceļu. Noteikti lielāks ienākums veidojas ar laiku no tā, ko dara mūsu komanda. Tātad cilvēki, kurus mēs arī uzaicinām šajā biznesā, nu, tāpat kā es varu piedāvāt savam draugam, varbūt tu arī vēlies ne tikai būt pircējs, bet arī dalīties ar šo informāciju, ko tu esi uzzinājis, un tādā veidā pelnīt un saņemt savus procentus. Un, ja no sākuma, varbūt, kamēr komanda veidojas, liekas, ka tas vēl nav tā pamanāms, tas ienākums, tad tomēr gala beigās tieši šis komandas darbs ir tas, kas nes vislielākos ienākumus, jo mums ir vairāk iesaistīto, mums ir mūsu komandas partneri, kuri ir dažādās valstīs strādā, ja, vai Latvijā, nav svarīgi, kur viņi atrodas, ja kopumā tas apjoms, no kura mēs saņemam savu interesi, ir arvien lielāks. Un svarīgi saprast, ka šis ir tāds bizness, kurā nav svarīgi, kur tu atrodies, ja tas ir e-komercija, tas viss ir nodrošināts ar gan piegādes, gan apmaksas sistēmu. Viss ir mūsu saucamajā back office pieejams. Cilvēki var tur pieregistrēties, nopirkt produktus, iegādāties, ja, un mēs tikai varam novērot, kur tas notiek, kā tas notiek, izsekot tam līdzi, protams, komunicēt ar saviem klientiem un audzēt savu komandu un palīdzēt viņiem izdarīt to pašu, ko es izdarīju tu. Tas, kas ir vēl forši mūsu kompānijā, kad pirmajās 120 dienās mums ir īpaša programma jaunajiem. Tie, kas man te atzīmēja šodien ar vienu nieciņu, tas ir attiecās uz jums. Ja jūs iestartēsiet, tad 120 dienas, tā kā 4 mēnešus, jums būs īpaša programma, kurā jūs saņemsiet vairāk ienākumus nekā mēs, partneri, kas strādājam jau gadiem. Tāpēc, ka mēs gribam, lai jums sanāk, mēs gribam, lai jūs sajūtat, ka te ir iespēja pelnīt, un, piemēram, jūs noslēdzat pirmos 4 līgumus par produktiem, jūs pirmie 4 klienti, un jums jau ir dāvanā 100 eiro bonus. Ja. Jūs uzveicināt 2 savus draugus vai kolēģus vai radiniekus arī ienāk šajā biznesā, un, ja viņi iestartē arī ar šīm lielajām pakām, jūs saņemat 400 eiro atsevišķu papildus bonus par to, ka jūs esat to izdarījuši. Un tad jūs palīdzat saviem partneriem kopā ar mums, jo mēs to darām kopā, komandā. Jums nav jāzina viss, ko darīt. Mēs jums izstāstīsim, soli pa solim ar jums kopā iesim. Palīdzēsim mūsu jauniem partneriem arī parakstīt, katram 2 partnerus, un tādā gadījumā jūs jau saņemat šo 1200 eiro bonusu, kas ir īpaši par to, ka jūs esat veikuši šādu aktivitāti un tikuši galā, un principā sasnieguši to, ka jums jau komandā ir 6 partneri. Protams, paralēli kāds no tiem uzaicinātājiem, ko jūs aicinājāt biznesā, varbūt teiks, nu, es šodien varbūt vēl nē, es varbūt vēlāk, bet es tos produktus vēlos. Un mēs parakstam nākamos klientus un sasniedzot 10 klientus, mums jau ir 150 eiro vēl bonusā. Un principā, ja mēs šo visu čakli darbojamies, tad mēs varam paņemt vēl vairākas bonusus, kas ir par ātrumu un dažādi šie te team commission, jeb komandas komisijas, jā, un kopumā varam nopelnīt 2500 eiro pirmajos 120 dienās. To drīkst izdarīt arī ātrāk. Nav obligāti jāstiep 4 mēnešu garumā. Bet 4 mēneši ir tas deadline, līdz kuram ir ieslēgta šī īpašā programma jaunajiem partneriem. Jā, nu, un ja mēs esam šo programmu izpildījuši, tad mēs esam sasnieguši silver līmeni, un tas ir principā tas, ko mēs gribam tālāk nodot saviem partneriem, jo mūsu partneru lokā ir 4 silver, mēs jau esam executive līmenī un sākam pelnīt jau virs ap 900 eiro mēnesī, un tādā veidā mēs duplicējam, ejam vēl uz priekšu, ja mūsu partneriem palīdzam strādāt, un mēs sasniegt varam dažādas līmeņus, tā skaitā Latvijas tāds mēģis, uz ko ļoti daudz partneri iet, ir Diamond, pelnīt ap 4000 eiro mēnesī, un to var darīt jebkurš.
Te nav jābūt baigiem speciālistiem, ja mēs šo te visu pa ceļam kopā mācāmies, kā to varam izdarīt. Un tā kā mums jau ir komanda, tad mēs varam iet ne tikai uz Diamond, mēs varam iet arī uz nākamo līmeni. Un šeit to līmeņu, kā jūs redzat, ir daudz, un griestu šeit nav, jo komanda var būt starptautiska, mēs varam attīstīt dažādus tirgus un iet tajos iekšā. Pats svarīgākais ir atrast cilvēkus, kuri tieši tāpat kā jūs, ar lielu interesi un entuziasmu vēlās šo darīt, un tad tas viss notiek un attīstās. Ja? Nu, šobrīd mēs ar Lieni kopā strādājam, mēs esam direktoru līmenī šobrīd, ejam uz Kraunu, bet vispār es plānoju iet uz elitu prezidentu, jo tur mans vārds stāv priekšā, kāpēc gan ne? Un, lai to izdarītu, protams, man ir jāaudzē komanda, jāpalīdz savai komandai, un tas ir iespējams jebkuram, kurš šajā biznesā ienāk un vēlās tiešām šeit sasniegt liels rezultātus. Uh, jā. Kad to sākt? Parasti visi saka, labākais laiks bija vakar. Ja? Tad es teikšu, labākais laiks ir šodien. Sāciet tagad, jo tagad ir īstais laiks, jo Zinzino šobrīd jau ir miljons klientu pasaulē, gandrīz vai tūlītās. Ja? Mērķis ir sasniegt 20 miljonus un iet uz tālāk audzēt un būt numur viens pasaulē preventīvajā veselībā. Tas ir tas, kur mūsu līderi, mūsu īpašnieki rāda ceļu, un tā ir viņu vīzija, un līdz šim visu, ko viņi ir plānojuši, viss ir izpildījies, jo komanda ir ļoti spēcīga, un viss šī zinātnieku komanda, kas ir stāvēs mums, ja ir ārkārtīgi spēcīga, tā kā šeit ir visi priekšnosacījumi, lai mēs nokļūtu tādā biznesā, kurš ir augšupejošs, ja, kuram ir milzīga perspektīva, un, kā jūs saprotat, 97% pasaulē šo mūsu produktus vajag. Tā kā mums atliek tikai to ziņu aiznest līdz viņiem. Jo mēs paši šajā gadījumā te nav nekāda riska. Mums te nav jāiepērk kaut kāda noliktava sev. Ja? Mēs esam tikai tie, kas dalāmies ar šo informāciju, kas iesakām, tāpat kā mēs iesakām foršas filmas vai grāmatas, tieši tāpat mēs varam ieteikt šos produktus, kuri tiešām lieliski strādā un kuri ir pārbaudāmi, kā strādā ar testiem. Nu, lūk. Tātad paskatāmies uz to, kur mēs šobrīd esam. Vai mēs gribam dzīvot tā, kā mēs dzīvojām līdz šim, un gribam, lai arī pēc 3 gadiem esam, vai 5 gadiem esam turpat, kur mēs esam, vai varbūt mēs gribam savā dzīvē kaut ko mainīt? Vai mēs gribam varbūt papildus ienākumus un varbūt vispār ar laiku pārslēgties uz citu biznesu? Nu, jāteic, es arī savu fokusu esmu šobrīd diezgan spēcīgi pagriezusi Zinzino virzienā, un jā, man ir vēl savi projekti, savi mūzikas biznesā, bet tai pašā laikā es esmu ļoti aizrāvusies ar šo, man tiešām šeit patīk, man patīk tie cilvēki, kas šeit ir, jo šeit tā sabiedrība ir ļoti pozitīvi lādēta, tādi cilvēki, kas grib kaut ko dzīvē sasniegt, kuri ir izsapņojuši savus sapņus un redz šeit iespēju izdarīt. Un kā jau es teicu, šeit nav riska principā, jo, ja man pajautā, nu, es savulaik, teiksim, dibināju kafejnīcu Mikrek, es tur ieguldīju kaut kādus 50,000, 60,000 Jā, tu visās redzēji, es mēbelēs. nemaz nezināju. Jā, kāds ar tiešām iesaistījās sarunā, jā. Tā kā, jā, un tas bizness nebija diezko veiksmīgs, un tā kā tur es arī to naudu pazaudēju, un ir noteikti daudzi, kuriem ir, lai uzsāktu biznesu, ir jāveic lieli ieguldījumi, un tikai pēc daudziem gadiem mēs varam cerēt, ka viņi sāk atmaksāties. Šajā biznesā mēs ienākam, mēs sākam lietot produktus, un no pirmā klienta mēs saņemam savu komisiju jau. Es nezinu daudz tādus biznesus, ja. Plus šeit ir tā foršā lieta, ka mēs, nu, komunicējam, šis ir komunikācijas bizness, mēs veidojam savu draugu loku, mēs iepazīstam jaunus cilvēkus, daudz no tiem partneriem, kas ir manā komandā, es viņus citādi nebūtu iepazinusi, ja viņi nebūtu ienākuši šajā biznesā. Bet mēs esam līdzīgi domājoši, mums visiem gribas labi dzīvot, labi justies, labi izskatīties, un
būt pārliecinātiem par savu nākotni, jo šis ir uzkrājošs bizness. Jo kamēr jūs strādājat savā tiešajā darbā, ir tā, nu, jūs nostrādājat savas stundas, jums par to maksā. Ja jūs nestrādāsiet savas stundas, jums droši vien neko nemaksās. Mums ir savādāk. Mēs ieguldām savu laiku un darbu, lai veidotu šo te komandu. Un tad, kad tā ir izveidota, kad ir sistēma izveidota, tad mums sāk šie pasīvi ienākumi, kuri visu laiku nāk arī tad, kad es varbūt esmu atvaļinājumā, vai tad, kad es guļu, un tad Amerikas komandā turpinās darbs. Ja? Tā kā šis ir ar pasīviem ienākumiem bizness un ar ilgtermiņa biznesa, tā kā uzkrājošs bizness. Ja? Tā kā tas ir tās lietas, kas man šeit uzrunā. Varbūt es vēl kādu nepateicu. Jūs varat droši uzdot jautājumus, un varbūt, ja kādi partneri grib vēl padalīties par to, kāpēc viņi ir šeit, tad mikrofonu šobrīd var atvērt, un visi var arī padalīties, cik mums vēl palicis laika. 10 minūtes. Es kaut kā tiku cauri, neskatoties to, ka prezentācija bija paredzēta cita. Bet tā gadās. Vai kādam ir jautājumi? Tā, čatā paskatīsimies, kas mums te notiek. Jā, ko es vēl gribētu pateikt, tad tie, kas šeit ir pirmo reizi, jūs noteikti kāds ir uzaicinājis uz šejieni. Tas, kas jums ir jādara pēc šīs prezentācijas, jāsazinās ar savu uzaicinātāju un jāaprunājās. Noteikti jāuzdod vēl savi daudzie jautājumi. Ja varbūt uz visiem nepaspēsim šeit atbildēt, jā, tā kā jums parādīs tos soļus tieši kā jūs varat iestartēt un kļūt šeit arī mums par partneriem. Bet, ja jūs esat drosmīgi, jūs varat droši atvērt mikrofonus un jautāt jautājumus tagad. Elīte, es nolasīšu jautājumu. Ja es startēju biznesā šobrīd, vai man ir iespēja pelnīt tikpat, cik partnerim, kurš darbojas jau vairākus gadus? Kā Um, tu atbildētu uz šo? jā, kā es atbildētu? Mēs visi pelnām vienādi. Mums pilnīgi visiem ir vienots kompensācijas plāns. Tātad no katrām darbībām mēs saņemam vienu to pašu visi. Vienalga, vai jūs sākat tagad, vai es pirms gadiem sāku. Ja? Jautājums ir par to, ka, protams, tad, kad tev ir izveidojusies komanda, kad tas ir izaudzis, ka tev ir klientu lokus jau, tad, protams, tā ienākuma ir lielāka, loģiski. Bet principā procenti visiem ir vienādi. Un, kā jau minēju, jaunajiem partneriem vēl nāk papildus bonus. Tā kā jūs ja, tagad startējot, saņemat bišķi vairāk nekā mēs vecie, ja tā var teikt. Uzdošu vēl viens jautājums, cik tu vēlies pelnīt mēnesī, bet man šķiet, ka tu jau atbildēji šo jautājumu prezentācijas laikā, vai ne? Jā, nu, tās iespējas ir katrs, un kas vēl ir forši, ka katrs var izvēlēties, cik jūs gribat pelnīt. Nu, ja jūs gribat pelnīt 300 eiro mēnesī vai 500 eiro papildu savam citam darbam, jūs varat pelnīt tādās robežās. Ja jūs esat uzlicis plānu, es gribu pelnīt 4000 un 7000, tad attiecīgi ejam uz to, un jūsu uzaicinātais, jūsu partneris, ja, kas jūs uzaicināja šo un kas būs jūsu partneris biznesā, viņš jums parādīs ceļu, kā to sasniegt. Šis bizness noteikti nav tiem, kas nāk te meklēt kaut kādu laimi. Šī nav loterija. Ja, te nav tā, ja kāds domā, ka te mēs iemaksāsim naudu un tad gaidīsim, kad sāks birt. Tā nav. Mēs šeit strādājam, tas ir reāls darbs. Un tā kā ir jāiegulda laiks, un patiesībā laiks un enerģija ir tas, kas ir jāieliek, un tad ir arī atdeve. Ja mēs mazāk ieliekam, attiecīgi tā atdeve ir mazāka. Ja mēs ieliekam vairāk, tā atdeve ir lielāka. Ja, tā kā, ja mēs izlemjam vispār nākt pilna laika biznesā, bieži vien cilvēks saka, nu es tā pamazām sākšu, nu tad jā, viņš ir blakus, cik nu paspēja. Tik ir, bet tajā brīdī, kad tu sāc pelnīt šeit vairāk nekā savā tiešajā darbā, ir ļoti daudz partneri, kuri pārslēdzas un izlemj, iedomājies, cik tad es pelnīšu, es būšu pilna laika biznesā šeit. Un tev nav jāstrādā no 9 līdz 5 vai no 8 līdz 5. Jā, tev ir brīvs režīms, tu esi pats sev saimnieks. Un kā es saku, tie, kas iestartē šeit, jūs paši kļūstat par sava uzņēmuma ģenerāla direktoriem. Tas ir jūsu uzņēmums. Jūs pats izlemsiet, cik liels tas uzņēmums būs. Vai jūs ar viņu dzīvosiet tikai savā ciematā, vai jūs ar viņu iesiet pasaulē.
Jo mums nav ierobežojumi, kur mums var būt partneri, vai tikai vai tā ir Latvija, vai tā ir Amerika, vai tā ir Austrālija. Ja? Zinzino ir visā pasaulē, mums nav teritoriāli ierobežojumi. Tāpat klienti var būt jebkur pasaulē. Tieši pārējot, ļoti labi, tu pateici, pārējiem tieši uz nākamo jautājumu, vai kādam cilvēkam par partneri var kļūt pavisam nepazīstams cilvēks. Līdzīgi kā topošie klienti var pieteikties pie kāda Zinzino veselības konsultanta mājaslapā. Jā, jūs varat tieši tāpatās kļūt, pieteikties un kļūt par partneri kādam nepazīstamam. Manā pieredzē, man ir diezgan daudz partneri, kuri paši pieteikušies, teica, Elita, es gribu ar tevi komandā. Man te ir vairāk klātesoši arī šeit, ja, kuri man ir atrakstījuši vai Facebookā vai Instagramā. Sveiki, sveiki, es tevi nepazīstu, bet es tevi skatos un es domāju, ka es gribētu ar tevi strādāt šajā komandā. Welcome! Lūdzu, izrunājam jautājumus un nākam iekšā un sākam darboties. Tā kā jūs varat pieteikties pie jebkura no partneriem, ko jūs varat atrast Zinzino sistēmā. Protams. Es arī uzdošu vienu jautājumu. Jā, Kas ir, kas ir tavs lielākais ieguvums šeit? Ko tu vērtē vispār kā tādu, ar ko tas varbūt salīdzinot ar parastu biznesu, nu, teiksim, parastu biznesu, ja tā var teikt, vai tradicionālu? brīvība, 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 brīvība. Brīvība. Brīvība tajā, kur tu strādā, cik tu strādā, ar ko tu strādā. Tu vari izvēlēties, jo, piemēram, arī ja man piesakās pilnīgi svešs cilvēks un vēlās ar mani strādāt, es tā kā castingā paskatos, iepazīstos, vai mums sakrīt domas, vai mums sakrīt mūsu intereses un vēlmes, un tad mēs varam strādāt kopā. Ja nē, sorry, varbūt ar kādu citu, ja. Tā kā es izvēlos, ar ko es kopā strādāšu, nevis otrādi. Un es izvēlos šobrīd, teiksim, dzīvot Tenerifē un strādāt attālināti, un tas ir absolūti normāli un iespējami, tas netraucē. Tā pašā laikā es aizbraucu uz Latviju, satieku arī partnerus Latvijā. Tā kā tā brīvība, jā, ir, man liekas, tas lielākais iegūms šeit. Drīkst es vēl uzdošu jautājumu. Jā, Mums ir vēl lūdzu. 5 minūtes. Ja jums kādam ir jautājums, jūs celiet roku vai rakstiet čatā, vēl var paspēt. Bet es gribētu zināt tādu jautājumu. Ko tu darītu savādāk, ja tu sāktu tagad vēlreiz 8 gadus atpakaļ? Um, Es iespējams ātrāk atteiktos no projektiem, kas ir maz peļņu nesoši vai vispār nenes peļņu. Ja? Droši vien veltīt vienkārši vairāk laika, fokusētos uz šo vairāk. Jo, nu, būšu godīga, ļoti ilgu laiku tas man tiešām bija tāds blakus, nu, cik sanāk, tik sanāk tam laika. Ja? Bet, jā, droši vien, ja es pievērstos tam no paša sākuma, tā teikt, all in, jeb viss iekšā, droši vien mēs būtu jau citos līmeņos šī brīdī. Vai tu iedrošinātu kādus šo partnerus, kas ir šeit, uzrunāt citus cilvēkus, kam arī ir kāds bizness vai kas ir uzņēmēji? Jo mēs bieži vien skatāmies uz tādiem, kuriem liekas, ka trūkst naudas vai darba, bet varbūt ir vērts pastīties arī tajā virzienā, kā tev šķiet. Jā, es domāju, ka pilnīgi droši vajag uzdot šos jautājumus tieši par biznesu cilvēkiem, kuriem jau ir bizness. Jo mums bieži vien no ārpuses izskatās, ka viss tur ir ideāli, bet mēs nezinām, kas patiesībā tur notiek. Varbūt cilvēki jau ilgstoši cīnās ar problēmām, ar apgrozījumu kritumiem, ar vēl kaut kādām citām problēmām. Varbūt viņi jau sen lūkojās vēl kādas citas iespējas. Otrs. Tie, kam ir biznesa vai tie, kas ir aizņemti cilvēki, parasti mēs arī novērojam, tā, kam ir daudz darāmā, tas ir gatavs vēl darīt. Ja? Tā tas ir. Un trešais vēl ir tāda lieta, ka cilvēki bieži vien griežās tajā savā vāveres ritenī, skrien, un viņiem neuzdod neviens šo jautājumu, bet vai tu esi paskatījies uz vēl kādu citu iespēju? Bieži vien cilvēkiem liekas, ka tā, ko viņi dara, ir vienīgā. Bet tad nāc ar šo tādu ķecerīgu jautājumu un saka, vai tas, ko tu dari, vai tu esi apmierināts, vai tu esi ar to laimīgs, vai tu redzi sevi tajā vēl ilgi pēc daudziem gadiem.
Un tad cilvēkam ieslēdzās domāšana savādāk. Paldies tev! Un vēl pēdējais, mums 2 minūtes vēl palikušas. Vai šim biznesam ir vajadzīgs īpašas prasmes, medicīniskā izglītība, jo jāveic testi, vai to var darīt ik viens un visi iemācīties? To var darīt ik viens, to var darīt ik viens un visu iemācīties. Mums nav jākļūst par zinātniekiem, to lai dara zinātnieki, kas tās ir viņu lauciņš. Jā, mūsu lauciņš ir tikai savest, tā teikt, zinātnieku sasniegums un kompānijas produkts ar cilvēkiem. Tā kā būt šim te starpa posmam, kas iepazīstina ar to. Un testiem klāt ir, nu, teiksim, šis te komplektiņš, ja, kas man ar te stāv par rokai. Tur viss instrukcija ir iekšā. Tur nav nekas tāds, nekas sarežģīts. Man liekas, ka šajā laikmetā, kopš mēs visu esam veikuši visādus covid testus, ja, paštestēšanu, tas ir tāda, man liekas, tāda ikdiena. Un principā es domāju, ka tuvākajā nākotnē es saredzu, ka tas būs tā, ka cilvēks vispār viņam, tāpat kā mums ir pulksteņi, kas nosaka, cik mēs daudz guļam, cik mums kvalitatīvs miegs un kāds mums sirds ritms un vispārējo, tieši tāpatās ar laiku būs noteikti aparatūras, kas, nezinu, pulksteņu veidā vai kādā citā veidā noteiks, kāds ir mūsu augstābļu balanss, ja, kas mums trūks no vitamīniem, un ejot veikalā, mūsu mākslīgais intelekts mums ieteiks nopērc šodien to, jo tev trūks tas. Ja, tā kā es domāju, tā nav tik tālu nākotne. Varbūt mēs tagad izklausās bišķi pēc kosmosa, bet tas nav tik tālu. Es jau nesen redzēju arī Instagramā Japāņu reklāmu, kā viņi brauc ar saviem ratiņiem pa veikalu, kur priekšā ir tablo, uz kura parādās tātad produkts, kur viņš ieliek uzreiz ar visu cenu un sastāvs, kas tur ir iekšā tajā produktā. Tā kā tu vari iediet padziļināt, uzzināt, vai tur ir pietiekami tās vielas, ko tev vajag. Tā kā es domāju, ka mēs gan jau drīz sekosim šim piemēram. Mhm. Paldies!